Kā pareizi izvēlēties tīkla mārketinga kompāniju? Tagad, kad mēs jau esam tikuši skaidrībā ar to, kas ir tīkla mārketings, ka tas ir milzīgs sistēma bizness, kas strādā pēc precīzas sistēmas, kas nes lielus ienākumus, kas ir pieejams katram, kas dod brīvību un iespēju sasniegt mērķus. Un tagad, kad tev nav palikuši nekādas šaubas, ka tā ir lielākā iespēja cilvēces vēsturē, paskatīsimies, kā no daudzām MLM kompānijām izvēlēties savējo. Kā likums savā pirmajā tīkla mārketinga kompānijā, vairums cilvēku nokļūst neko nezinot, neanalizējot, neizprotot, vienkārši pirmo reizi noklausījies kaut kādu iedvesmojošu prezentāciju, draugs viņu pasauc un tu aizgāji, un kā gan lai neiet, ja tev to pasniedz par vislabāko kompāniju starp 1000 citām, un tev galvā jau griežas miljoni. Tas ir ļoti labi, ka tu tajā ielido iedvesmots, iemīlējies šajā idejā, tikai tas nav par biznesu. Biznes, tas vienmēr ir aprēķins. Un ja te iet runa par mūsu dzīvi, tad arī aprēķinam ir jābūt skaidram, augstasinīgam un precīzi izsvērtam. Tāpēc pieiet šai izvēlē vajag ļoti atbildīgi, jo tas var būt noteicošais tavā dzīvē. Bet pirms es tev došu konkrētas rekomendācijas, kā izvēlēties kompāniju un kam pievērst uzmanību, es tev sākumā pastāstīšu savu interesantu novērojumu. 25 gadus no savas dzīves tīkla biznesā es par šo laiku esmu savākusi interesantu tīklnieku kvalifikāciju. Un ar to es gribu padalīties arī ar tevi. Es nosacītu dalu tīkla uzņēmējus 4 kategorijās vai 4 tipos. Pirmā kategorija tas ir bērndārs. Un te runa nav par vecumu. Šis bērndārs var būt gan 18 gadīgs, gan 80 gadīgs. Viņš atšķiras tikai ar to, ka viņš nekad neanalizē, viņš akli tic tam, ko viņam pateica apmācībās. Šis tips nezina par dažādiem marketinga veidiem, neizzina tirgu. Viņš atkārto un dara tikai to, ko viņš dzirdēja, ko viņam mācīja viņa kompānijas apmācībās. Pat necenšoties pieslēgt savas smadzenes, savu personīgo domāšanu, lai izanalizētu vai kaut kā paplašinātu savas zināšanas biznesā. Bet, kad tu tādiem cilvēkiem saki kaut ko, kas atšķiras no tā, ko viņi ir iemācījušies, viņi sāk uzvesties kā mazi bērni. Viņi aizver acis, viņi aiztaisa ausis, apmēram tā kā uzvedās mazi bērni, un pelna šis bērndārs reti, kad vairāk par $1000 mēnesī. Par pārējiem tipiem, kas ir fanāti, līderi un profesionāļi, mēs paskatīsimies nākamajā video. Ja tev šī informācija interesē, vienkārši seko līdzi, lai nepalaistu to garām.